Labrīt. Jā, šodien es izvaicāšu opozīcijas deputātus par to, kā viņi vērtē Mārku Činska valdības darbu, tādēļ, ka šodien ar savu atskaitu par ikgadējo atskaitu par aizvadītajā gadā paveikto un iecerēm šodien Saeimas ārkārtas sēdē informēs pats premjers Māris Kučinskis. Skatītāji, ja man jāvērtē būtu atzīmju sistēmā, es teiktu šai brīdī, ka tā atzīme ir apmierinoša ar lielu avansu un pamatošai, kāpēc, jo savukārt raugoties uz to, ar kādu pieteikumu pirms gada sāka savu startu Mārku Činska valdība, tad tā tika definēta kā komandas valdība, kurai nebūs vajadzīgs liels ieskriešanās laiks, jo liela daļa šo ministru jau bija no iepriekšējās valdības, un līdz ar to būtu bijis daudz vieglāk. Tā bija cerība, ka šīs reformas un šie paveicamie darbi tiks ātrāk uzstākt un rezultatīvāk arī izpildīsies. Diemžēl gads ir pagājis, un varbūt mēs nevaram izdarīt visus vērtējumus vēl par deklarācijas minētajiem punktiem, bet lietas, kuras attiecās varbūt uz reģioniem, tā skaitā papildinot Klemenķa kungu par uzņēmēju darbību, un nebija neviens vārds reģionos, diemžēl šī uzņēmēja darbība nav attīstījusies, un šī vide nav kļūsi labāka, un ja mēs skatāmies arī statistiski, tad kopumā valstī pagājušais gads ir statistiski tā, ka izveidotie uzņēmumi ir mazāk kā likvidētie, diemžēl 11,000 pret 12,000, un tā nav laba zīme vai signāls tālākai uzņēmuma darbības attīstībā, lai gan dokumentāli mēs esam arī papildinājuši likumus ar zināmām normām, kas varētu virzīt uzņēmēju darbības attīstību. Un reģionos tieši tā arī netiek aktīvi varbūt strādāts pie Eiropas struktūra fonda apgūves, ir nevienlīdzīgi noteikumi šo struktūra fondu līdzekļu apguvē. Līdz ar to tas nostāda arī pašvaldības nevienlīdzīgās situācijās un nevienlīdzīgās tādās iespējās varbūt savus iecerētos darbus arī veikt. Tas nav vienīgās lietas, un pie visa tā, kas varbūt neizdarīts, jāpasaka arī cerība. Ja, un cerība ir, un mana cerība saistās vairāk ar valsts pārvaldes šo uzsaukto reformu, un es ļoti ceru, ka tas varētu arī īstenoties šai brīdī, ja vien šī Mārka Činska vadītā valdība un konkrēti arī Māris Kučinskis kā ministra prezidents būs gatavs sarunāties ar visu spektru politiskām partijām un iesaistīt, lai saņemtu šo politisko atbalstu ne tikai varbūt šīs valsts pārvaldes reformas īstenošanā, bet kopumā. Un vēl arī valdības deklarācijā, kur tika pirms gada pieņemta ļoti liela, varbūt arī tāda vesela rindkopa tika veltīta tam, ka šī valdība būs tā, kas liek cerības uz lielāku sabiedrības iesaisti jautājumu risināšanā, jautājumu apspriešanā, un sabiedrībai būtu arī jāuzņemās līdzdarbību šo reformu jautājumu risināšanā. Diemžēl tas nav vēl noticis. Mēs gaidām. Kādu atzīmi jūs liktu Mārku Činska valdībai? Ievērojot to, ko kolēģi teica, ka tā ir cerība valdība. Cerēsim, ka būs labāk. Latvieši vienmēr ir cerējuši, ka būs labāk. Un trīnieks ir. Ir. 5 balvu sistēmā. Jā, arī mans apmierinoši šī trīnieka līmenī, un es gribētu tikai piebilst, ka varbūt ir jābeidz mētāties ar šīm reformām, uzsaukumiem un varbūt skaļiem paziņojumiem, bet tiešām arī šajā ziņojumā es nesaredzēju, kā tad nākotnē, kas tad būs tie principi, kā mēs gan reformas realizēsim, gan šo mērķi konkrēto ieraudzīsim. Tas viss patreiz izpaliek, diemžēl, un tāpēc šāda atzīme arī.